Mani sauc Reinis Krūzmanis, un es kandidēju prezidentam. Kurā klasē tu? 9. klasē. Mani sauc Anija Novīckis, mācos 11. F, un es kandidēju uz viceprezidents amatu. Mēs kandidējam, jo, manuprāt, mēs esam diezgan atbilstoši šim amatam, jo, es pazīstu daudz cilvēkus, un es redzēju, kā Kristaps ir prezidents bijis, un Rūta ir bijis prezidents, un man tiešām sasaista šīs lietas, tā kā tieši starp šiem 3 cilvēkiem, un, manuprāt, tas, ko es varētu dot skolai, ir liela un laba komunikācija, kā arī sava veida atbalsts jebkuram cilvēkam, skolēnam, skolotājiem, tie, kas prasa jautājumus, un vēlas izveidot brīvāku atmosfēru šeit. Jā, tas mūsu galvenais tā ideja ir tas, ka mēs izveidot tādu brīvu atmosfēru, kad jebkurš cilvēks pienāks pie mums, viņiem nebūtu bail pajautāt mums kādu jautājumu vai nokritizēt kaut ko, ko mēs esam izdomājuši. Jā, tas būtu tāds galvenais mērķis. Es sāku piedalīties vidusskolēnu domē sākot ar pagājušo gadu. Tas bija domas dalībnieks, viss sākās visa lieta ar domas dalībniekiem, un es vairāk uzzināju par domu, tāpēc, ka man likās, tieši Kristaps ar Rūtu, kad viņiem var pienākt klāt, un man likās, tas ir tiešām forši, ka cilvēkam var pienākt klāt un pajautāt jautājumus, un es gribētu būt tieši tāds pats. Es piedalījos pasākumos, un izpalīdzējis, ja vajag vidusskolēnu domē. Es sāku nākt uz domas sēdēm šogad, pēc, ka pagājuši, ka man īsti laiki nesanāca, un tad es ļoti vienmēr esmu gribējis nākt uz domas sēdēm, iesaistīties visur, bet man pagājuši, ka nesanāca, un tad šogad man sakrita laiki, kad es tā varēju atļauties nākt. Un jā, ik pa laikam kaut kā varbūt mēģinu iesaistīties pasākumos, piemēram, iesvētībās. Un jā. Tas ir ļoti labs jautājums, jo, viss sākās ar to, kad bija dots pirmai platē. Tad mums bija tāds, es vēlējos kandidēt, un es meklēju cilvēku, ar ko kandidēt, un tad Annija tā parādījās, man bija tāds, Annija ir foršs, komunikabls cilvēks, ar kuru tiešām var parunāt, un viņš tevi izprot, šis cilvēks, un tāpēc man bija tāds, es ar viņu gribētu kandidēt, es viņai pajautāju, braucot no kura mēģinājumu, un tad viņai bija tāds, jā, why not? Un tad sākās tā visa lietas starp mums, jā. Jā. Man, piemēram, arī iepriekš prasīja vēl citi cilvēki, vai es nevēlos ar viņiem kandidēt. Un tad viens no viņiem aizgāja ar citu kandidēt, un otrs izdomāja, ka viņš nekandidēs tā iemesla, ka ļoti daudz cilvēku ir pieteikšies. Jā. Tātad, es nodarbojos ar kāpšanas sportu, ikdienā daudz trenējos, dziedu arī skolas korī, frekvence, un jā, tas palielam viss. Es arī dziedu skolas korī frekvence, kā arī piedalos skolas teātra trupās Pieģelis. Spēlēju trompeti dažādos orķestros un ansambļos, kā arī šobrīd startēšu uz muzikas vidusskolu, kas ir vakarā. Tas ir ļoti labs jautājums, ko man ir jautājuši daudzi, bet, manuprāt, tas, ka es jau, salīdzinoši daudz esmu apkrāvies, kā daudz saka, es zinu, kā es plānoju savu laiku, un tas tiešām, palīdz izveidot to visu, kas ir, kad ir salikts pa plauktiņai. Man ir tas tajā laikā, un ja arī būs pa daudz, es zinu, no kā es varu aiziet vai atteikties tā, lai, tiešām neizdegtu. Jā, man arī vispār ļoti daudz cilvēku ir prasījuši šo jautājumu, tā kā ir liela slodze un tā, bet es vienmēr esmu tā kā varējusi salikt visu kopā, visas tās lietas izplānot kārtīgi, un man nav īsti problēma ar to, ka atrast kaut kādu laiku, tā kā, lai iesaistītos šajā visā. Es domāju, ka tas ir pilnīgi iespējams atrast laiku tam.
domāju, ka tu vari sākt ar šo. Labi. Es teiktu, ka Reinis varētu būt tāda dūja. Tāpēc, ka viņš ir ļoti sociāls cilvēks. Un viņš tā kā visur apkārt kontaktējas ar citiem cilvēkiem un tā. Bet tajā pašā laikā viņš ir ļoti skaists balss, protams. Un tajā pašā laikā viņš ir tāds ļoti maigs un tāds draudzīgs. Okay. Annija, ja viņa būtu dzīvnieks. Okay, tātad. Ir tie mazie kolibrī putniņi. Viņi ir krāsaini, viņi ir spoži, viņi var visu izdarīt laikā. Nu, tā kā viņi ir ļoti ātri, zībenīgi un visu var paspēt. Un, manuprāt, Annija ir tieši tas cilvēks, kas tā kā var visu paspēt un būt tur, kur vajag tieši īstajā laikā, kas man, dažreiz fascinē, jo es zinu, ka es bieži vien var būt kaut kad tā kā saliekas bišķi pa daudz, bet tad man ir tāds, Annija ir klāt, wow, cik superīgi. Es domāju, tas tāds viszināmākais ir to, ka es neesmu vidusskolā. Tas ir, ar ko mēs izceļamies, un, manuprāt, tas ir tāds punkts. Jo es saprotu, saprotu pamatskolu labāk, jo es ar viņiem kontaktējos ikdienā, un es zinu, kādas ir viņu vēlmes, kādi ir viņu ieteikumi un viss pārējais, un, manuprāt, es tiešām varētu labāk uzklausīt, lai arī, šī gada doma tiešām to var izdarīt, bet, manuprāt, es varētu redzēt to. Man liekas, ka mums varētu izcelt tieši tas, ka mums ir tāda ļoti laba komunikācija savā starpā, un tā kā mēs plānojam visu ļoti tā kā atbildīgi un bez jokiem, tā kā viss ir pa nopietno. Tādā ziņā es domāju arī varbūt. Jā. Vējš pārmaiņām. Zemes stabilitātei.